Čau visiem! Šodien esam dārzā beidzot. Varēsim kaut ko arī padarīt, jo šodien nelīst lietus un arī laikam nelīst, tā izskatās. Un tas šogad ir ļoti liels retums un ir iespēja kaut ko izdarīt dārzā beidzot. Un šodien mēs mēģināsim savest kārtībā šo paugurdobi un kaut ko šeit arī iestādīt. Kaut kādus gadus atpakaļ, 2 laikam, vai 3 laikam. Es te biju izracis dziļu grāvi, apmēram 1,50 m platu un 1 m dziļu. Tad es tur salādēju iekšā kritušos kokus no meža. Diezgan daudz sanāca. Un pēc tam es savēlu iekšā siena ruļļus. Tādus kā šeit, veselu rindu savēlu iekšā. Kopā laikam bija 16-17 gabali. Savēlu iekšā un tad apbēru ar zemi viņas. To visu darīju ar ekskavātoru, protams, nevis ar rokām. Kā rezultātā sanāca diezgan gara paugurdobe. Varētu būt kaut kādi 25 metri. Tā kā diezgan liela teritorija, ko var apstādīt, 5 metri garumā. Un šodien domājam, ka mēs te iestādīsim ķirbīšus un arī varbūt kādus kartupeļus, pupas, vēl kaut ko. Šobrīd viņa neizskatās tāda formīga diezgan. Tie salmi ir tā kā saplakuši, protams, sakritušies, un tas ir labi. Tas nozīmē to, ka tur apakšā nav vairs tikai siens, bet jau ir satrūdējis visdroši vien. Tāpēc mēs te kaut ko stādīsim, aizstādīsim, cik vien varēsim. Un tā doma ir tāda, protams, ka te ir, kā redzat, te ir zāle. Viss ir aizaudzis, un te, ja kaut ko vienkārši iestādīs, tad te nekas neaugs, vai ne? Bet tā mūsu ideja ir, ka mēs tajās vietās, kur stādīsim, mēs paraksim vaļā vienkārši. Reku jau mums Frasa ir palīdzējusi, jau parakusi. Tā ka tā viss kārtībā. Un mēs paraksim, un tad iestādīsim iekšā, ko mums vajag. Un tad apliksim apkārt kartonu, un virsū liksim vai nu šo sienu, vai arī šo, kas šeit ir sapļauts, vai arī es sapļaušu vēl sienu. Tā, ka darīt būs ko daudz, un tad jau redzēs, kā mums te uz priekšu ir šis process. Šī būs mūsu pirmā paugurdobe kārteinā, tāpēc ļoti interesanti, kā tas viss izdosies. Cerams, ka arī nelīs. Nu tad ko, uz priekšu? Sākam stādīt, nesam stādiņus un darbojamies. Nu, lūk, esam pabeiguši kārtēno paugurdobi. Nepagāja ne pāris stundas, kā ir padarīts. Mēs salikām apakšā ir pagājušā gada siens vai aizpagājušā gada, un virsū ir svaigi pļautais siens. Tā kā nopļāvām šeit gabaliņu. Nu, un tad būs tur gan slapeklis, gan ogleklis, un viss tur, lai notiek. Tāda viņa izskatās. Sastādījām arī ķirbjus, gurķus un kaut ko vēl, neatceros ko. Bet tāda nu viņa ir sanākusi. Iespējams, ka šī ir garākā paugurdobe Latvijā. Apmēram 25 metri gara. Var jau būt, ka arī nē. Bet es garāku neesmu redzējis. Vēl tikai te ir daudz vieta, ko sastādīt arī. Tā kā vēl padomāsim, varbūt kartupeļi vēl tie ies iekšā, varbūt kaut kas cits. Skatīsimies pēc apstākļiem. Nu, žēl, protams, ka mēs nevaram izmantot šobrīd dienvidu pusi, jo mums vēl nebija plānots tā kā izmantot šogad vispār viņu. Bet sakarā ar to, ka dārzi nesanāca, tad nācās izmantot to, kas ir tuvākais iespējamais. Un tā bija paugurdobe. Un tā bija arī redzēsiet vienā video, kur mēs sastādījām kartupeļus. Tā, nu lūk. Tas arī laikam viss par šo paugurdobi. Un tad jau sezonas vidū vai noslēgumā skatīsimies, kādi ir rezultāti. Ok, tiekamies un neaizmirstiet laikot video un pieteikties kanālam. Un ja jūs gribat redzēt visus video tiklīdz iznāk jauns, tad piespiediet zvaniņu. Labi, čau visiem!